No pagājušajā gadā 12,571 dzimušā bērnu skaita katrs ceturtais nāk no daudzbērnu ģimenes. Un Latvijā daudzbērnu ģimenes tiek īpaši godātas, un valsts viņām piešķir goda ģimenes status un tiek iedot šādas kartītes. Un tad notiek absurds. Ar vienu roku valsts tā kā šo kartīti iedod, un tad, kad vecākajam bērnam paliek pilngadība, tad šo kartīti atņem. Un jaunākajiem bērniem šīs īpašās priekšrocības, ko dod šis goda ģimenes status, vairs nepienākās. Un tas ir netaisnīgi. Un es atbalstu noteikti šīs iniciatīvas virzību, un tas, ka tik daudz cilvēku to ir parakstījuši, tikai liecina par to, ka sabiedrībai tas ir svarīgi. Un tie ir vairāk 10 000 ģimeņu. Un es tikai atgādināšu, ka mēs ar kolēģi Andru Kulbergu pirms gada iesniedzām likuma grozījumus, lai labotu šo netaisnību un lai goda ģimenes status tiktu saglabāts ģimenē, kamēr jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai beidz izglītoties augstāko izglītību. Un šie likuma grozījumi jau vairāk kā gadu guļ atbildīgās komisijas atvilktnē. Vairāk kā gadu. Un izrādās, ka tie ir nieka 90 000 eiro, ko satiksmes ministrija nevar atrast, lai šo statusu tiešām piešķirtu un šo goda ģimenes kartu nodrošinātu ģimenei, kamēr bērni sasniedz pilngadību. Un es ļoti ceru, ka šī iniciatīva iekustinās šo jautājumu, un nākamā komisija, kas šo jautājumu skatīs, tā ir Sociālo un darba lietu komisija, to tiešām izskatīs, negaidot nākamo Saeimas deputātu sasaukumu. Aicinu atbalstīt.